Augsmandino, pasaules lielākā mīkla. Citāti tieši tev. Viss ir tavās rokās un tieši tagad. Ieskaties kalendārā, apvelciet šīs dienas datumu. Beidzot, pēc ilgiem laikiem, jūsu dzīve un jūsu nākotne ir tikai un vienīgi jūsu pašu rokās. Tagad jūsu rīcībā ir spēks, zināšanas un līdzekļi, lai visas jūsu rītdienas pārvērst par īpašu un vienreizēju paradīzi zemes virsū. Jūs esat pelnījis labāku dzīvi. Un tieši šeit, šajā mirklī, iespēja dzīvot labāk ir pieejama tieši tur, kur jūs pat labi esat, tieši šajā brīdī. Panākumu un labāku dzīvi nav meklējumi kaut kur tālumā, kaut kādas varīgsmes galā, tie atrodas daudz tuvāk, tieši jums blakus. Nav svarīgi, ja neesat iegūs pietiekamu izglītību, ja bērnībā trūcis īpašu priekšrocību, ja nervi nav gana stipri, ja raksturs ir vājš vai nepietiek drosmas, ja esat pārlieku kautrīgs, jūtīgs vai neprotat izrādīt iniciatīvu, tad turpmākie vārdi jums palīdzēs pārvarēt šos trūkumus. Saņemies, ja liekas, ka dzīve ir vienīgi neveiksme, ka nekad neesat atradis tajā savu vietu, ja šķiet, ka panākumi ir paredzēti citiem, tikai ne jums, ja vairs neesat noteicējis pār savu dzīvi, ja zudus ticība sev vai līdz cilvēkiem, saņemiet dūšu. Neskaties tālumā, lai ieraudzītu to, kas tev blakus. Mēs visā pilnībā neusticamies savām spējām sasniegt jebko, kas nākt mums par labu, spējām, kas piešķirt cit visiem, gan stiprajiem, gan vājajiem. Pārāk cieši mēs paļaujamies uz palīdzību no ārienes. Mēs skatāmies tālumā, lai ieraudzītu to, kas atrodas tepat blakus. Tavas spējas ir tavu panākumu atslēga. Daudziem no mums, kas domājam, ka esam nabagi, patiesībā ir milzum daudz iespēju, ja vien, protams, tā saskatīt. Izdevīgas situācijas ir mums visapkārt. Mums piemīt spējas, kas ir daudz vērtīgākas nekā dimanti. Apskatieties sev apkārt, vērīgi, neskriniet prom. Patiesi ir žēl to, kur nespēj sev visapkārt saskatīt nekādas iespējas, un uzskata, ka labāk viņiem klāsies kaut kur citur. Nepalaid garām. Taču, lai gūtu panākums, jums jāprot nepalaist garām savu iespēju, tik līdz tā rodas, un izmantot to savām iespējām. Atcerieties, ka ir 4 lietas, ko atgūt nav iespējams. Izteiktais vārds, izšautā bulta, nodzīvotā dzīve un neizmantotā izdevība. Izmanto izdevības. Viens no civilizācijas paradoksiem ir šāds. Jo vairāk izdevību mēs izmantojam, jo vairāk jaunu izredžu radām. Iespējas ir tev apkārt, jau tieši tagad. Nav gandrīz neviena tāda priekšmeta, kas kalpo cilvēks labklājībai un ērtībām. Vienalga, vai tā būtu kāda mēbele, virtuves piedrums, apģērba gabals vai pārtikas produkts, kuru nevarētu izmantot, lai iegūtu bagātību. Iespējas? Tas ir mums visapkārt. Noskaidrojiet, kas vajadzīgs pasaulē, un tad apmieriniet šo vajadzību. Tavai domāšanai ir jāsaskan ar rīcību. Vairums cilvēku dzīvi neuzlūko tā, kā vajadzētu. Šie ļaudis krietni samazina savu pūliņu efektivitāti, jo viņu domāšana nesaskan ar rīcību. Tādējādi, strādājot vienam mērķim, viņi patiesībā sagaida kaut ko pavisam citu. Viņa attieksmē pret darbu pietrūkst tās pārliecības par uzvaru, kas pievelk un pātrina rezultāts, tās apņēmības un pašpārliecības, kas nepazīst zaudējumu. Neapšaubi savas spējas. Pretendēt uz bagātību un vienlaikus paredzēt, ka paliks nabags. Allaž apšaubīt savu spēju sasniegt ilgoto, tas līdzinās centieniem nokļūt austrumos, ceļojot rietumu virzienā. Nav tādas filozofijas, kas spēj cilvēkus virzīt pretim panākumiem, ja viņi pastāvīgi apšauba savu varēšanu. Tādējādi veiksmes vietā pievilinot izgāšanos. Raugieties uz panākumiem. Jūs varat nokļūt tikai tur, kur vērš jūsu skatiens. Ja saskatāt nabadzību, trūkumu, jūs pie tā arī tiksiet. Turpretī, ja pagriezīsieties uz pretējo pusi un atteiksieties no jebkādām saistībām ar nabadzību, par to domāt, to izjust, to atzīt, tad jau sāksiet virzīties pretī labklājībai. Noticiet sev un labākai dzīvei, kamēr vien visa jūsu būtība paldīs šaubas un mazdūšību. Jūs būsiet neveiksmnieks. Ja gribat izkļūt no nabadzības, lieciet prātam darboties, radoši un produktīvi. Pirms top skulptūra, jārada tās modelis. Pirms sākt jaunu dzīvi, tā ir jāiztēlojas.
Neatmet visam ar roku sekundi pirms veiksmes. Cik gan daudz cilvēku atmeta roku tieši tajā brīdī, kad pieliekot mazliet vairāk pūļu, apbruņojoties ar nedaudz stiprāku pacietību, panākumu neizplikt. Panākumus vienmēr sasniedz tie, kas mēģina un turpina mēģināt. Domu spēks, lai tas strādā tavā labā. Ja visi tie, kas šajā pasaulē jūtas nomākti vai izsist no sliedēm, kas uzskata, ka savu iespēju palaiduši garām uz visiem laikiem, ka nekad vairs nenostāsies uz kājām, ja vien šie cilvēki pazītu apvērstas domas spēku, viņi pavisam viegli spētu sākt jaunu dzīvi. Esiet stipri, radiet iespējas, negaidiet kādu īpašu izdevību, tveriet ikdienas situācijas un padariet tās diženas. Vājie cilvēki iespējas gaida, stiprie tās rada. Katrs jauns notikums, katrs jauns cilvēks tavā dzīvē ir iespēja. Ir cilvēki, kuri sīkumos, ko vienaldzīgi aizsviež projām, saredz daudz vairāk izdevību nekā citi visā savā mūžā. Viņi ir līdzīgi bitēm, kas izsūc medu no katra zieda. Ik viens cilvēks, ko viņi satiek, jebkurš notikums, kas atgadās dienas gaitā, kaut kādā mērā sniedz viņiem derīgas zināšanas un papildina viņu personības spēku. Esiet gatavs veiksmei. Nav neviena, kuru veiksmi nebūtu apciemojis vismaz reizi mūžā, taču konstatēdam, ka cilvēks vēl nav gatavs to pieņemt, viņa pa durvīm iegājusi, pa logu aizmūgt prom. Vai esat gatavs savai lielajai iespējai? Mūsu problēma ir tāda, ka mēs vienmēr ceram uz visvieglāko iespēju tikt pie bagātības, slavas vai cieņas. Mēs gribam apgūt meistarību, apējot mācību laiku, iegūt zināšanas bez mācīšanās, saņemt bagātību uz kredītu. Dzimuši laikmetā un valstī, kur zināšanas un iespējas ir tādā pārpilnībā, kā vēl nekad agrāk. Kā jūs varat sēdēt rokas klēpī salikuši, lūgdami Dievam palīdzību darbā, kur paveikšanai nepieciešamās spējas un izturība viņš jums jau ir piešķīris? Komandā mēs varam vairāk, mēs esam ar tevi, mēs domājam par tevi, mēs palīdzam tev. Tomēr neaizmirst, ka viss ir tikai tavās rokās. Tici saviem spēkiem un izmanto iespējas, ko tev sniedz dzīve. Olga Mandīgo grāmatu iesaka Golforčāns komanda.